Sveiki! Šodienas jaunums ir šis UVS – vakuma žāvēšanas krāsns. Šī iekārta ir paredzēta transformatoru izolācijas žāvēšanai. Ir zināms, ka cietā izolācija ir vissvarīgākā transformatoru sastāvdaļa, un tās dielektriskie parametri tieši atkarīgi no mitruma piesārņojuma pakāpes. Mūsdienu transformatori ir sarežģītas sistēmas, kas satur materiālus, kuriem nepieciešama īpaša apkope, ieskaitot darbības temperatūras. Šajā iekārtā tas tiek risināts, ieviešot maigu sildīšanu un vienmērīgu siltuma sadalījumu visā kameras tilpumā, izmantojot iekšējo gaisa cirkulāciju. Protams, dehidratācija tiek vēl vairāk pastiprināta ar vakuma sistēmu. Galvenais iekārtas darbības režīms ir automatizēts. Operatoram vienkārši jāiestata nepieciešamie procesa posmi un temperatūras. Procesa ilgums un vakums. Jāatzīmē, ka šajā modifikācijā iekārtu var pilnībā kontrolēt manuāli. Acīm redzot, principā krāsni var izmantot ne tikai transformatoru izolācijas žāvēšanai, bet to var modificēt arī citiem procesiem. Šie varētu ietvert pulveru granulu krāsvielu, zāļu, pusvadītāju, PCB un citu elektronisko komponentu maigu žāvēšanu. Vārdu sakot, vakuma žāvēšana vienmēr ir nepieciešama, ja produktam vai materiālam ir nepieciešama saudzīga apstrāde un pastāv risks, ka augstās temperatūrās tas var tikt bojāts. Mēs novērtējam jaunas idejas un dialogu. Informējiet mūs, kurus dizaina risinājumus jūs uzskatāt par veiksmīgiem. Cik pamatot ir vadības sistēmas rezerves uzstādīšana? Kādas priekšrocības ir infrasarkanās apkuras sistēmai salīdzinājumā ar gaisa sildīšanu, izmantojot elektriskos sildītājus? Kuras procesa daļas, jūsuprāt, varētu arī automatizēt? Tiekamies mūsu mājaslapā www.globecore.com.